Sveicināti. Labdien. Būtu Valmieras valsts ģimnāzija, pareizi? Valmieras valsts ģimnāzija, jā. Jā, un jūs esat direktors, pareizi? Jā. Lūk, es gribēju painteresēties sekojošā jautājumā. Es pamanīju Facebook vietnē ļoti jūsu pazīstamo, populāro, cik es saprotu, rakstu, kurā jūs, nu, varbūt ne jūs, bet jūsu skolas kādi cilvēki aicina, respektīvi izstāties, nu, nevis izstāties, bet pret izstāšanos no Stambulas konvencijas. Un es gribēju jums kā direktoram pajautāt, vai jūsuprāt, ja jūsu skolā, nu, būtu kāda, es nezinu, ar baznīcām vai sektām saistīta darbība, tā taču netiktu pieļauta, pareizi? Ar ko es runāju? Es esmu cilvēks no Valmieras, un es kā Valmieras iedzīvotājs gribu ar jums pārunāt šo jautājumu. Okay. Labi. Jā, un es gribu vienkārši noskaidrot jūsu, Okay. Un ko jūs par to domājat? Tad par sektām un baznīcām, es taču pareizi saprotu, ka tāda darbība netiktu pieļauta, pareizi? Pilnīgi loģiski. Tieši tā. Baznīca no valsts ir atbildīga. Tad jautājums no otras puses, kāpēc tieši tāda pati propagandas darbība tiek pieļauta no LGBT spārna, kas slēpjās aiz sieviešu un bērnu mugurām? Es neesmu tik dzīvs politiķis, lai runātu par visiem spārniem lielajā politikas dīķī. Nu, bet mēs taču tikko runājām un noskaidrojām, ka, piemēram, par sektu darbību, nu, taču netiktu pieļauts, jo tas taču zinu normatīvos aktus. Jūs zināt normatīvos aktus pareizi, es arī zinu, un tāpēc es jums zvanu un gribu pajautāt, kā tad tur ir ar to morāli un ētiku tā saucamo, ja reiz vieniem atļauj darīt to, ko citiem neļauj, un citiem atļauj, respektīvi šajā gadījumā LGBT, nu, šiem te propagandistiem, kur izmanto arī tā saucamās valsts atbalstu, ļauj līdzīgi kā komunistiem realizēt savu politiku. Tad kas tas ir? Vai tad tā nav bērnu vervēšana? Jūs lasījāt tieši to skolnieku veidoto uzsaukumu? Jā, es lasīju tieši šo skolnieku uzsaukumu. Es arī skatos, šeit ir aicinājums uz diskusiju, lai ģimenēs pārunātu. Un tad es arī jums kā skolas direktoram gribu jautāt, uz ko jūs aicināt ģimenē, ko tieši pārunāt. Varbūt to mēs varētu tad tādā gadījumā diskutēt. Tātad, ja bērni ir teikuši, tā ir bērnu iniciatīva, ka viņi par šo Stambulas konvenciju grib iestāties, tad es viņiem vaicāju, kas ir tas jūsuprāt, ka viņā būtu mums nepieciešama, un kas ir tas, kāpēc viņu grib atsaukt. Jā. Nu, kāds ir viņa pamatojums? Jūs kā direktors varbūt esat paspējis to noskaidrot. Jā. Kāds ir reālais pamatojums? Kādēļ viņi... Kurš vispār ir lasījis šo konvenciju? Un kurš vecāks mājās ir lasījis šo konvenciju, lai vispār par viņu varētu runāt? Tātad šis visa jēga ir, lai kāds beigās šo dokumentu izlasa un saprot, kā tas nākotnē atsaucās uz viņu. Labi, tik tālu ir skaidrs par izlasīšanu, par iedziļināšanos. Tas ir pašsaprotami, bet tālāk, ja cilvēks ir iedziļinājies, ir šo sapratis, nu, tik cik katrs pats, kā mēs tikko runājam, ir šo informāciju ieguvis, apguvis, iedziļinājies. Tas ir skaidrs, bet tālāk, vai no morālā un ētiskā viedokļa bērnus vērvēt un izmantot kādu politisku darbību iniciatīvam, tas ir jūsuprāt, nu, pareizi? Nu, tad man jājautā tā, kāpēc jūs domājat, ka tie cilvēki bērni, kas šo pasākumu izdomāja paši, bez kaut kādas tur LGCP iedarbības? Mēs to nezinām. Vai tad šajā dokumentā figurē konkrēti vārdi, uzvārdi, kuri pamato savu šo te domu, kā jūs tikko minējāt, ka viņi paši ir izlasījuši, viņi, piemēram, iespējams ar savu tēti un mammu to pārunājuši mājās, vai viņi paši to ir izdarījuši? Šie cilvēki ir gatavi atbildēt uz jautājumiem. Vai ir iespējams, ja vien viņi ir pilngadīgi, piemēram, 12. klases bērni, jaunieši, vai viņi ir, ir gatavi atbildēt? Es labprāt ar viņiem sazinātos, tīri diskusijas interesēs. Nu, man nebūtu korekti atdot tās koordināciju meitenēm. Jūs šovakar redzēsiet tajā LTV. Viens kanālā 6 varēsiet apskatīt, kā šie bērni atbild uz korespondentu jautājumiem. Nu, bet redziet, kas ir pa lietu? Jā, es saprotu, ko jūs sakat. Paldies arī par šo informāciju. Bet redziet, kā sanāk? Sanāk tā, ka šajā gadījumā arī iepriekš tā bija, vai būs šoreiz tieši tāpat pieļauj, ka jā, ka tiek atspoguļoti selektīvi momenti šajā te
Stambulas konvencijā un netiek parādītas tās reālās aizkulises, kas ir Eiropas parlamenta dokumentā redzamas, kur ir uzsvērts transgenderisms, transseksuālisms, kuri reāli šobrīd tiek bīdīti priekšplānā. Es tad lasu šo dokumentu, es neredzu, ka viņi nonāk priekšplānā. Es varu jums nosūtīt, ja jūs norādīsiet savu darbu e-pastu, es varu jums norādīt reālo dokumentu, kas nāk no turienes, ko es pieminēju, un tad līdz ar to tad varētu raisīt arī diskusiju, vai tiešām tas ir tā, kā izskatās. Latvijas tulkojumu mēs lasām un lasām. Nē, ir arī angliskais oriģināls, un latviskais tulkojums tur katrs var pielikt savas pūles un pārbaudīt, vai viņš saprot pareizi. Bet tikās arī prezidents ar Ķīnas prezidentu, Amerikas prezidents, un viņi arī raksta divās valodās, noteikti savus protokolus, un abām valodām jāatspoguļo vienādi saturs. Tas ir saprotams, bet redziet, kas ir... šeit nav saprotams. Jā, mans jautājums šajā gadījumā ir vairāk par kādu citu momentu. Ja šeit, kā jūs sacījāt, jaunieši pēc savas iniciatīvas rakstīja to, ko viņi rakstīja, un jūsu skola ir atzīta par valsts skolu, tad tas sanāk ir valsts oficiālais bezmaz vai traktējums. Jautājums, ja bērni saka, aicinām ģimenēs... Ja jūs uzmanīgi lasīsiet to publikāciju, apakšā ir rakstīts, ka tas nav Valmieras valsts gimnāzijas oficiālais viedoklis, bet mēs esam vienkārši atbalstījuši šo jauniešu akciju. Kā tādu. Tas ir sadzirdēts. Es jums zvanu ne tāpēc, ka es nebūtu arī šo izlasījis. Es esmu izlasījis, vēlreiz teikšu, arī šo. Un šajā sakarā es gribu jautāt, kāpēc nav opcija diskutēt zem šī raksta, bet tiek mudināti cilvēki no vienas puses pārunāt ģimenēs. Ja, šo jautājumu, bet tajā pašā laikā nav atklātības principi ievērot arī publiskā vidē, tajā pašā jau pieminētā Facebook vietnē. Kāpēc ir atstāts propagandas līmenī, kur ir tā saucamais viens viedoklis šajā gadījumā pret izstāšanos no Stambulas konvencijas, bet neļauj cilvēkiem uz diskusijā piedalīties, kuriem ir citādas domas un pamatot savu skatījumu? Kāpēc nav šī opcija? Manā skolā ir 240 vidusskolas skolēni. Mēs ar viņiem sākot no šīs dienas jau to vien daram, ka tajā visā jāsgā diskutējam par šo konvenciju, par to līdz plusiem un mīnusiem, kas ir pieejami latviskajā konvencijas tekstā, oficiālajā likumdošanas publikācijā. Jā, bet es gribu uzdot jums arī šajā gadījumā pakārtotu jautājumu, kas ir tieši ar kontekstu saistīts. Ja šī konvencija, kā mums to traktē vietējie mēdīji un ne tikai mēdīji, ir saistīta ar to, ka cilvēki grib vērsties pret vardarbību kā tādu, īpaši uzsverot vardarbību pret sievietēm, bērniem, ģimenēm. Protams, fonā paliek vīrietis, jo vīrietis neskapēc tiek automātiski uztverts kā potenciālais varmāk. Tas netiek pateikts, bet tas noklusējumā paliek, ja? Lai gan dzīves stāsti ir dažādi, ja, ka, protams, vardarbīgi mēdz būt jebkurš zināmās situācijās, bet ne par to šobrīd stāsts. Es gribu pajautāt ko citu. Ja mums ir dažādas konvencijas, tā teikt, Latvijas valstī, ja, tur pret dzīvnieku aizsardzībai, cilvēku aizsardzībai, ir vēl dažādi citi šie normatīvi regulējumi, tad kā praksē ir strādājusi reāli, es uzsveru reāli, cilvēku vai dzīvnieku labā kāda no iepriekš pieņemtām konvencijām? Kas ir mainījies no tā, ka konvencijas pieņemtas? Nu, pat bija, piemēram, arī saistībā ar, es neminēšu tur detaļas, bet kādi dzīvnieki tika nežēlīgi nogalināti. Ja? Arī konvencija ir pieņemta, bet nestrādā. Un tagad, kas attiecās uz Stambulas konvenciju, taču arī kāds laiciņš pagāja. Un es pat ļoti labi zinu, esmu tā iedzinājies arī šajās politikas aizkulisēs, kādēļ premjers Kariņš bijušais uzaicināja par premjeri to sievieti, kur šobrīd ir pie varas. Iemesls bija, lai legalizētu Stambulas konvenciju. Un tā šūmēšanās, kas tagad notiek, un zīmīgi, ka tas ir iekritis tieši šajā laikā, kad 11. novembris, 18. zīmīgie datumiņi. Nu, jautājiet, kāpēc tā notiek? Kāpēc ir šādas provokācijas, kūdīšanas cilvēkiem? Es jau sapratu. Redziet, kur ir tas nesmukums. Es vienkārši salīdzinoši pieminēju to, man nebija mērķis pārlikt akcentus uz citu konvenciju, bet vienkārši parādīt to no savas puses, kā es esmu no malas to redzējis. Protams, kā mēs sakām, viedokļi mēdz būt dažādi un tā tam būs būt. Es gribēju pateikt, ko citu šajā gadījumā, ka konvencijas ir pieņemtas, bet reāli cilvēku dzīves netiek vērtētas. Šajā gadījumā es nerunāju vairs par to blakus tēmu, kas ir saistībā ar dzīvniekiem, bet par pašiem cilvēkiem. Reālās dzīves netiek vērtētas tā, kā tas ir pēc būtības vajadzīgs. Ja es, piemēram, zinu no savas pieredzes, pateikšu piemēru.
Ja mēs runājam par vardarbību kā tādu, ja šī konvencija patiešām būtu par vardarbības problemātiku sabiedrībā, tad šis būtu jāskatās kompleksā, respektīvi tas, ko es jau pieminēju saistībā ar to, ka vardarbīgi mēdz būt jebkurš cilvēks. Jautājums, kā tas izpaužās un kā tas turpinās, ja? Vai arī tas tiek nobremzēts dažādos viedos. Ne par to šobrīd es gribu sacīt. Es gribu sacīt par to, ka manas dzīves pieredzē ir tā, ka, lūk, piemēram, kad bija šis te Covid laiks tā saucamais, kāda bija šī politika? Tā bija dominējoša, vardarbīga, slēpjoties aiz tiem pašiem pazīstamajiem saukļiem drošība, aizsardzība un tā tālāk. Es šobrīd paplašināti nepieminēšu tik daudz Covid tēmu, bet pateikšu to, ka tā bija varmācīga, vardarbīga politika. Kāpēc šis netiek kontekstā skaidrots, ka to darīja tā saucamā valsts? To darīja konkrēti ierēģi ar savu politiku. Tās nebija tikai kādas vadlīnijas tur no Pasaules veselības organizācijas. Bieži vien pat šeit vietējie izkalpojās vēl vairāk nezinu kādiem spēkiem un darīja vēl trakākas lietas nekā prasīja Pasaules veselības organizācija. Jautājums, kā vārdā? Kas to lika? Cilvēki, ja jūs atceraties vēsturi, cilvēki ir miruši mēru laikos, cilvēki miruši baku laikos, difterijas laikos. Un tad kādu brīdi potēji vakcinēja šos cilvēkus, un tad tā slimības tā kā lēnām pazuda, un nebija kādu brīdi. Tas ir oficiālais traktējums, pie kur es uzreiz varu pasakīt to, vai jūs esat vismaz par to arī informēts, ka tā saucamie sazvērestības teoriju piekritēji, lielākais un spēcīgākais flanks ir tieši pašu zinātnieku vidū, starp citu, kuri daudzi no kuriem ir vajāti, represēti, izsviesti no darba tēlēni sakot tieši Covid laikos. Un kādi no tiem arī nogalināti. Vai jūs esat par to informēti? Tāpat par to, Vai jūs zināt, ka Einsteins ticēja Dievam? Kā lūdzu? Vai jūs zināt, ka Einsteins ticēja Dievam? Atbildes pateikšu tā. Es daudz par viņiem esmu šiem te dažādiem zinātniekiem informēts, jā. Par Einsteinu es esmu mazāk iedzinājies tā, kurš ir ticējis. Man tas pašam nav tik svarīgi, kurš kam tic svarīgi, lai nebāžās otra cilvēka dzīvē ar dažādām propagandām, lai no kura flanga tas nāk, vai no Krievijas, vai no Eiropas, vai no Amerikas. Cilvēkiem būs dzīvot savu dzīvi, pareizi izdarīt savu izvēli. Taču, ko mēs redzam? Līdzīgi kā Stambulas konvencijas aizsargā, tāpat arī dažādās citādās propagandās, ir dažādās šīs interešu grupas, kuras cenšas dominēt cilvēku dzīvē un izmanto pat ļoti netīrām metodēm bērnus. Ir ļoti vienkārši pateikt to, ka bērni paši nāca ar savu iniciatīvu. Bet kurš šo iedīgli viņiem deva, lai viņi nepārbaudītu informāciju, dotu tālāk citiem un citus bērnus vervēt? Tad jautājums atkal no morālā un ētiskā viedokļa. Vai bērni tādā gadījumā, izmantojot valsts status, ka viņi mācās konkrētā valsts skolā, ir tiesīgi citus bērnus vervēt, programmēt? Vai deputāti ir tiesīgi lemt par šādām lietām, kā jūs sakat, viņam alga maksā valsts? Kam tieši maksā alga? Viņi par to drīkst runāt. Es nesaklausīju, lūdzu, vēlreiz precizēju. Deputāti drīkst runāt Saeimā par jebkuru normatīvu aktu. Bet deputāti valsts skola nedrīkst runāt par to. No kurien tas pasaidiem? Kurš to ir pateicis, ka nedrīkst runāt? Stāstiet par ko citu, par vervēšanu. Ko tad te vervē kāds? Kā tad, vai tā nav vervēšana, kad nevis aicina uz diskusiju? Reāli, tas, kas bija rakstīts piebildē, neatbilst tam, kas reāli notiek, jo reāli diskusiju nav iespējams veikt šādā te veidā, kur tiek pasniegts viens viedoklis, nepasakot B, A pateikts, B nepateikts. Es saku tēlē. Par B un A. Es klasē vaicāju bērniem, meitenēm un zēniem. Vai tā ir patiesība, ka meitenēm no 16 gadu vecuma ir vairāk riska nekā zēniem? Uz ko zēnu un meitenes mājot galvas pateica, ka jā, man liekas, ka 100% jā. Un ko ar to jūs gribat pateikt? Tas jums neko neliecina par to, kāpēc tā lieta varētu būt svarīga sabiedrībai? Bet kā tas attiecās tieši uz vardarbības? Mēs gribam, lai mums dzimtu bērnu, meitenēm jābūt drošām, ka viņas to var darīt, un viņām nebūs jāpaliek vienām pašām ar to visu savu problēmu. Meitenes, tāpat kā zēni, puiši, jaunieši, ikvienam ir tiesības uz pašu aizsardzību. Pašu aizsardzību realizēt var dažādos veidos, bet tas nav jādara ideoloģiski. Ideoloģiski Labi. Tas nestrādā. Ideoloģiski tas ir tukšs šāviens gaisā, tālēr izskoties. Labi, iedodiet, bet man principā tagad ir jābeidz. Es vairāk tagad nevaru. Jā, sapratu, jā. Labi, tad paldies jums par informāciju par to, ka pastāstījāt, ka būs sižets. Redzēsim, vai tas nebūs atkal tā teikt vienos vārtos. Es esmu par to, lai būtu diskusija atklāta, tiešā valodā, bet diskusija.
Es arī baidos, kuros vārdos tikai var aiziet. Es paši zināt, ka žurnālisti nekad nav Jo prognozējami. žurnālisti šajā gadījumā kādu darbu dara? Ļoti netīru tieši tāpat kā Covid afēras laikos, ka viņi bumbu spēlēja vienos vārtos, neatklāja patiesību, jo patiesība mīl diskusiju, patiesība mīl uzdot arī neērtos tā saucamos jautājumus, taču tas nenotika. Labi. Un tagad, kad pagājuši vairāki gadi, ļoti ērti pateikt, ka no agrākos gados jau arī taču bija visādas epidēmijas tur un tā tālāk, bet vēsture taču ir pārakstīta, krustām šķērsām. Labi. Es sadzirdēju, ko jūs teicāt. Paldies jums par sarunu. Paldies. Jā, ar labu dienu. Ar labu dienu. Bērnu aizsardzības centrs, lūdzu. Sveicināti. Labdien. Man būtu tāds, varbūt neparasts un tomēr jautājums. Tikko es sazinājos ar Valmieras valsts ģimnāzijas direktoru un uzdevu viņam tādu jautājumu diskusijas ietvaros par to, vai bērnus ir atļauts valsts skolās izmantot, vervēt dažādiem politiskiem interešu grupu mērķiem. Uz ko viņš atbildēja, netieši. Nonācām pie atbildes, ka, respektīvi, valsts skolās ir atļauts bērnus izmantot, tikai to pasaka ar citiem vārdiem, ka bērni paši izvēlējās. Un savukārt uz jautājumu, vai tāda pati identiska darbība būtu pieļaujama no sektu puses, no dažādu baznīcu vai citu reliģisku organizāciju puses, tad bija kategoriski atbilde nē. Tad jautājums jums, kā institūcijai, kas šo jautājumu tiesiskumu pusi uzrauga. Vai ir atļauta bērnu izmantošana, vervēšana politiskiem mērķiem vai nē? Skolās. Sapratu jūs jautājumu. Gaidiet mirklīt, iedošu jums kolēģis, kurš nav konstatējis. Bērnu aizsardzības centrs. Labdienu, vai būtu Kitija Kere? Jā, labdien. Jūs esat viena no vecākajiem ekspertiem, es pareizi sapratu, jā? Jā, bērnu aizsardzības centrā, jā. Jā, labi. Te jums zvana Mareks Markus, un es jums zvanu šajā gadījumā tāda ļoti neparasta jautājuma sakarā. Man nu pat bija saziņa ar Valmieras valsts ģimnāzijas direktoru, un tika uzdots jautājums par ļoti diskutablo jautājumu, kas ir, respektīvi, Stambulas konvencija. Un jautājumu būtība ir vienkārša. Vai skolas, tā saucamās valsts skolas, ir tiesīgas izmantot bērnus jebkādai propagandai? Vai skolas ir tiesīgas vervēt bērnus, slēpjoties aiz it kā pašu bērnu iniciatīvas? Kad šo jautājumu, es viņam paplašināšu kontekstu, kad es to salīdzināju ar iespējamību, ka skolās varētu identiskas darbības veikt, piemēram, arī reliģiskās organizācijas vai citas kādas konkrētas organizācijas, kurām, cik zinu, ir liegums to darīt, tad, protams, arī no direktora puses atbilde bija kategoriski nē. Kāpēc notiek šādas darbības, ka bērni tiek izmantoti, skola tiek izmantota, lai virzītu, bīdītu konkrētu propagandu? Kā jūs to skaidrot, jūsuprāt? Tad jūs, lai es vienkārši saprastu pareizi to jautājumu, kāds ir... Jautājums es precizējuši, varbūt mazliet neveikli pateicu, jā. Jautājuma būtība ir, kāpēc ļauj vervēt bērnus skola propagandas interesēs? Kāpēc skolas vervē bērnus? Vai tādā gadījumā, pateikšu vēl ar citu piebildu, vai tādā gadījumā, ja tā pat ir bērnu iniciatīva, viņiem ir atļauts vervēt citus bērnus? Vai jūs varētu paskaidrot, ko jūs domājat ar vārdu vervēt? Tad es precizēšu, jo varbūt, ka jūs šo informāciju, kas ļoti plaši izskanēja pēdējās dienās Latvijā, varbūt nepamanījāt, tāpēc es pieminēšu jums precīzu kontekstu. Tātad tas bija ieraksts, kas tapis vai nu vakar vai aizvakardien, te man skrīnā to nerāda, bet lieta tāda, ka skola aicināja bērnus pret izstāšanos no Stambulas konvencijas veikt konkrētas darbības. Un tur ir rakstīts, tūlīt citēšu, uzvelc melnu apģērbu, saņem lentīti skolas pirmajā stāvā, pievienoto apģērbam vai skolas somai. Neļausim tumsai uzvarēt gaismu. Tātad beigās pieliks klāt manipulatīvs teksts. Tad jautājums, vai skola veica ar šo atļautu darbību vai neatļautu, jūsuprāt?
Es, diemžēl, nevarēšu paust savas domas par šo visu, un arī no tādiem normatīviem regulējumiem man arī būs grūti atbildēt, jo es no tiem cilvēkiem, kas iet skolās tajās brīžos atbalstam sniegt, tad, kad ir vajadzīgs tieši, kad ir saskāršies ar vardarbības gadījumiem. Šis ir tāds publisks aicinājums, vai skola to var darīt vai nē. Tur es varbūt jums aicinātu zvanīt uz vienkārši konsultatīvo bērnu aizsardzības centra tālruni, jo... Man pārdresēju pie cita, tur pagaidām neviens neatzvana no turieniešiem, tāpēc es zvanīju nākamam cilvēkam, un jūs bijāt nākamā, kam zvanīju, lai tomēr noskaidrot šo atbildi. Pagaidām es saprotu, ka jūs vairāk tīri par praktiskajiem jautājumiem konsultējat, ja ir notikusi vardarbība pret bērniem. Jā, mēs par šādiem gadījumiem. Nē, par ideoloģiskiem jūs nē, ja, līdz ar to sapratu. Jā, tīpaši tas ir tāds aicinošs, tāda plašāka diskusija man, diemžēl, šobrīd jums nebūs, ko atbildēt. Es sadzirdēju, ko jūs teicāt, un tomēr es bišķiņu pateikšu vēl no savas puses un jautāšu jums citā mazliet paplašinātākā kontekstā. Ja mēs runātu no sirdsapziņas vērtību, no cilvēcības vērtību prizmas skatoties, tad vai, ja šī konvencija, kā tas tiek prezentēts masu mēdījos, bieži vien, vismaz oficiālajos, ir vērsta pret vardarbību, kas tiek veikta pret sievietēm un bērniem, tad vai jūsuprāt ir godīgi šo formulēt tā, ka tiek grauts reālais līdzsvars, akcentus pārliekot tā, it kā vardarbība tiktu veikta tikai pret bērniem un sievietēm, jo reāli dzīvē ir dažādi, pareizi? Dzīvē ir dažādi, tā ir taisnība. Bet šis dokuments jau ir tādu plašāku, kas saka, ka vardarbība nē, un diemžēl šīs divas minētās sabiedrības grupas ir tās, kuras ir būt mazāk pasargātas, bet, protams, ir, kad runā par intīmā partneru vardarbību vai par ģimene, bet tas nenozīmē, ka vīrieši no vardarbības necieš vai ar to nesaskarās. Tieši tā, lūk par šo savukārt diskusijas ir kritiski maz. Respektīvi par to, ka vardarbība tā ir problēma, kas attiecās uz visiem cilvēkiem, nevis tikai atsevišķu kādu tā saucamo vājāko grupu. Jo arī tas vājākā grupa ir nosacīta, tāpēc, ka dzīvē, kā jau mēs tikko pieminējām, mēdz būt dažādi. Un vīrieši mēdz būt vardarbīgi, un bērni, arī sievietes, ja, tas tā notiek dažkārt. Taču šo problēmu, manuprāt, ir jārisina kompleksi. Un tā kā šeit ir akcenti pārlikt uz to, ka bezmaz vai cietēji ir tikai, jau pieminētās sievietes un bērni, un vīrietis bezmaz vai tiek padarīts automātiski par varmāku, kas tad tā par politiku? Vai tad tā nav tā pati skaldi valdi sarīdīšanas politika? Lūk, par to ir jautājums. Ja kāpēc šādi notiek un kāpēc skolas, jūs jau pateicāt, ka tas nebūs jūsu ziņā atbildēt uz to pēc būtības, ja? Bet tomēr, tīri cilvēcīgi, mēs taču saprotam, ka nav jābūt šim disbalansam, ka jāaktualizē taču ir vardarbība kā tāda pret visiem cilvēkiem, un ja mēs atsevišķi izceļam vienu grupu, kurai ir tā teikt vājākā, tad kāpēc ir tā, ka aiz tās vājākās grupas tiek paslēpti, vismaz angļu valodā oficiālajā versijā, tas parādās Eiropas parlamenta dokuments, kurā atklājās, ka aiz tā slēpjās nevis momenti, kas ir saistīti konkrēti pret sievietēm un bērniem vērsto vardarbību, bet transgenderu, transvestītu un bezdzimuma un citāda dzimuma, tur visādi murgaini formulējumi, viņu intereses. Tad kā tad tā? Vai tad nenotiek līdzīgi kā, tas varbūt tas salīdzinājums būs ļoti skarbs, bet es viņu pateikšu, ka līdzīgi kā teroristi izmanto bērnus. Es gribu jums tomēr minēt, ka tas ir starptautisks dokuments, kurā tās ir vienas no grupām, kurā minēts tāpat kā pārējiem, gan vīriešiem, gan sievietēm, bērniem, veciem cilvēkiem, ģimenes locekļiem, nevienam nav jācieš no vardarbības, un tas ir cilvēku tiesības ir tik pasargātam, un tur vienkārši dokumentā varbūt kaut kādās vietās vārdos ir minēts konkrētākas es teikšu, sabiedrības grupas, pret kurām cilvēki izturās skarbāk un arī saistībā ar kuriem aizmirst cilvēku tiesību pamatlietas, un tas ir dokumentā minēts, ka neatkarīgi no dzimuma
vecuma piederības etniskās, ka visiem ir tiesības dzīvot drošu dzīvi. Jautājums ir, uz ko mēs fokusējamies. Un šis dokuments ir tāds starptautisks to, ka mēs ejam uz to, ka vardarbībai mēs sakam nē, un mēs rīkojamies. Un nevis tikai, lai mēs rīkotos ar to, ka mēs, kur ir kaut kāds likums, ko mēs uzrakstām, un tagad nezinu, ko ar viņu darām, bet ka tomēr ir vairākas valstis, kas kopīgi iet uz to, ka vardarbībai nē. Jā, bet redziet, jūs pieminējāt atslēgu vārdu starptautiskais dokuments, ja, šie vārdi. Būtībā tas vēl nav garants tam, ka ar to netiek bruģēts ceļš, mēs zinām, uz kurieni, ar labiem nodomiem, tā saucamajiem. Jo ir taču arī precedenti, ir dažādi tādi notikumi, piemēram, iz vēstures vispār zināmais nacisma solis pretī labākai cilvēcei. Taču arī tur ir redzams, ka ir savērvēti cilvēki, kas darīja, ko viņiem lika, un kas attiecās uz jau pieminēto konkrētu šo te LGBT koncepciju. Es nepārteicos, tāpēc, ka viņi savas intereses ar to tomēr bīda. Šis nav stāsts tikai par viņu kā viņu flanga aizstāvību vai kā, bet tur parādās arī tādi ideoloģiskie momenti, ka viņi mudina bērnus, es nepārteicos, mudina bērnus, tā kā izvēlēties, citādu dzimumu. Es nepārteicos, viņi tiešām to dara, un tas jau notiek viņu pašu interpretācijās, un to dara arī politiķi. Un tad ir jautājums, ja tas Latvijā notiek šādi, tad kādas interešu grupas šo dara pret bērniem? Jo tā būtībā ir galvas jaukšana. Agrāk par šādām darbībām cilvēki nonāca tautas valodā runājot psihiatrijas aprūpē. Es gribu tomēr minēt, ka vismaz tādā valstiskā līmenī nav īsti tā, ka iet un pārliecina bērniem mainīt dzimumus un LGBTQ kultūras pārstāvi, kopienas pārstāvi. Viņi varbūt runā par to, ka cilvēki ir atšķirīgi, bet ne ar tādu domu, ka tagad visiem ir jāmaina savu seksuālā orientācija. Un, tomēr es vēlētos vērst uzmanību šo aspektu arī. Nē, bet redziet, būtiski jau ir arī ne tikai tas, kāda ir konvencija, bet ko ar to dara. Tas ir tāpat kā, pateikšu citu piemēru, cilvēka rokā var būt, makšķere, varbūt, nazis, ar nazi var, piemēram, maizīti sagriezt ķēlēs, un ar nazi var arī nodarīt pāri, vai ne? Un tas pats ar konvenciju. Jautājums, kā to lieto, un es nevelti pieminēju šo vienu no problemātikām, ka neviens deputāts, kuriem ir savas intereses konkrētajā grupā, ja? Viņam ir tiesības uz savu viedokli, savām domām, tās brīvi paust, tik tālu ir skaidrs, bet viņam nav tiesības bāzties citu cilvēku dzīvē, turklāt izmantot bērnus. Vai tad ne tā? Tam es piekrītu, jā, kad katrs ar savām interesēm nav tiesības pārkāpt otru cilvēku. Jo mēs jau viņu grāmatas nepārakstam, viņi pāraksta mūsu vēsturi, lūk, kur ir sāls. Un ja pārprogrammēt mūsdienu valodā runājot mūsu cilvēkus, tad līdz ar to viņi maina cilvēkus, viņi pakārto zem savas tupeles, par to ir runa. Šis vairs nav stāsts, ka kādi viņiem dara pāri. Es arī esmu pret vardarbību kā tādu. Bet kurš tad to sadzied? Es pateikšu citu kontekstu no savas dzīves piemēra. Tad, kad bija Covid afēras laiks, man uz tā pamata, ka es nevilku lupatu uz sejas, to pašu masku tā saucamo, pret mani safabricēja lietu. Un šajā gadījumā tika izmantota sieviete, bērnu māte, kura darīja, ko viņai lika. Jautājums, vai jūs kā cilvēks no malas, nezinot pats lietas būtību padziļinātāk, vai pamanat šeit bīstamību tajā, ka cilvēks pasaka vārdus, ka viņš darīja, ko viņai lika tajā gadījumā, viņai lika, un solījās darīt? Vai tad uz šādu cilvēku ir izdarīts spiediens vai nav? Ja cilvēks rīkojas nevis no savas iniciatīvas, bet to, ko viņai lika, kā jums šķiet? Es šoreiz atļaušos neatbildēt, jo šis ir tāds provokatīvs jautājums un arī, man diemžēl nav papildus resursi, lai, es gribu minēt, jūs tomēr piezinījāt uz darba telefonu, šī nav individuāla saruna. Bet jūs nerisināt problēmas pēc būtības. Jūs taču man teicāt iepriekš sarunas ievadā, ka jūs risināt konkrētas vardarbības problēmas. Es jums gribu aiznest šo vienu savu pieredzes stāstu, kurš ar 5 gadu garumā nav atrisināts.
Es saprotu, bet tas arī man nebūs, kā saka, palīdzības iespējas jums šajā gadījumā šo situāciju atrisināt. Es strādāju ar gadījumiem, kas ir iekš skolām un ar bērnu sastarpēju vārdarbību. Pie manis mājās, saprotiet, viņi arī iet skolā, mani bērni, viņus pat slēp no manis. Neļauj bērniem man pat piezvanīt. Neļauj uzzināt, kā viņiem klājas. Neļauj bērniem pastāstīt par sevi pēdējās reizes, kas bija. Tās bija 2022. gadā vasarā, kad bērniem tika nomests tajā galā telefons. Viņi man piezvanīja, un viņiem neļāva runāt ar mani. Un tad, kad tomēr bērni atsevišķās epizodēs paspēja ko pateikt, tas tika traucēts. Vai tā nav vārdarbība pret bērniem? Vai to nebūtu jārisina tiesiski? Nu, es gribu minēt, ka tur jau viņam ir plašāks jautājums. Man, protams, virspusēji runājot, es varu gan piekrist, gan nepiekrist, bet es tomēr gribu, tas ir bāriņtiesas jautājums, un ja tas ir jārisina plašākā jautājumā, un es neesmu šo iestāžu pārstāvu. Es saprotu, bet redziet, jā, es saprotu, ka jūs nevarēsiet atbildēt vai arī izvēlēties neatbildēt, tās arī jūsu tiesības, jā, bet es gribu pateikt to, ka, lūk, tur arī ir konteksts, kas ir saistīts ar LGBT kustību, tāpēc, ka tajā galā, kas vērsās pret mani, bija konkrēti vārdi, uzvārdi, kas ir saistīti ar šo organizāciju, kas piedalījās manis nomelnošanā. Par vardarbības faktu tika pasludināts apstākļus, ka es visu tā saucamās pandēmijas laiku nelietoju lupatu uz sejas, to pašu masku. Un neviens nevarēja pierādīt, ka es esmu nodarījis vardarbību ar to. Ne bērniem, ne manai bijušajai dzīvesbiedrei. Nevarēja. Un tik un tā safabricēja. Tad es saprotu, ko jūs teicāt iepriekš 2 vai 3, varbūt pat 4 reizes, ka jūs nevarēsiet to jautājumu risināt. Jā. Bet vai jūs saprotiet, ka šis jautājums, ar ko es ievadīju saistībā ar Stambulas konvenciju, tas ir daudz plašāks kā tikai konkrētā konvencija, kā ideja vai ideoloģija. Es runāju tieši par praktisko pusi, ka tas noved tik tālu, ka vieniem cilvēkiem atņem cilvēku tiesības uz saziņu, tiesības uz saskarsmi, slēpjoties bērnu labākajām interesēm, un tas ir liekulīgi un melīgi. Jo bērni, kuri prasās mājās un kuri saka, ka pirmkārt palīdzību pie tēta meklēt šajā gadījumā pie manis, jā, tur, kur bērnu intervēja psihologi, tad, kad bija tas Covid afēras laiks, bet mēs tur nebija pat klāt, man 4 gadus vecā meitiņa šos vārdus pasacīja. Taču pat tiesa neuzskatīja par vajadzīgu pieminēt, neuzskatīja par vajadzīgu cienīt bērna izvēli. Tad kā tad ir ar to vardarbību Latvijā? Saprotiet, es reāli par praksi runāju. Tas ir tas, ko jūs ievadā minējāt no savas puses, ka jūs darāt šo darbiņu bērnu labā praktiski. Un paldies, ka jūs to darāt. Es nezinu konkrētus stāstus par to, ko jūs darāt, bet pieļauju, ka jūs tiešām godprātīgi darāt. Bet es jums stāstu no savas puses, ka arī man ir kliedzošas netaisnības stāsts, kur mani bērni Mareka Markus bērni, es esmu Mareks Markus, mani bērni Roberts un Emīlija Markus nav sadzirdēti. Un tas turpinās no 2020. gada 9. decembra, kad mani bērni tika nolaupīti un aizvesti nezināmā virzienā, kur bērnu māte dažādās epizodēs arī policijas klātbūtnē pateica, tas ir viņu kamerās ierakstīts, ka viņa darīja, ko viņai lika. Vai tad tas ir tiesiski taisnīgi, jūsuprāt? Es saprotu, ka jūs nevarat risināt šo jautājumu pēc būtības, bet es jums šo stāstu aiznesu, lai arī jūsu galā ir dzirdams, kādā mēs realitātē dzīvojam. Es arī dzirdu jūsu sāpi par to, ka varbūt nav bijis attiecīgajā momentā pieteikams atbalsts vai nav sadzirdēta jūsu bērnu, varbūt arī jūs pats, un nav bijusi iespēja pilnvērtīgi iesaistīties tajos procesos, kas ir bijis, jo vienkārši ir būt dažādu iemeslu dēļ. Vai tad noziegumi bērniem ir attaisnojumi ar vārdu iemesli kaitēt, vai tad ir tādi iemesli kaitēt, vai tad tas ir darbs kaitniecība bērniem un arī man viņu tētim? To taču viņi darīja. Diskriminēja cilvēkus, kas nelietoja lupatus sejas, ļoti diskriminēja, neļāva strādāt un tā tālāk. Protams, es nesaku šo jums ar domu, it kā tā būtu jūsu atbildība. Nē, jūsu atbildība ir tik, cik jūs darījāt to, ko jums lika tajā laikā, ja? Vai arī rīkojaties pēc sirdsapziņas. Tā ir jūsu atbildība. Katra mūsu atbildība ir tieši par to, bet es jums šo saku vairāk tādēļ, ka cilvēki dažkārt arī tās pašas jūsu pieminētās bāriņtiesas pirms brīža, ko jūs sacījāt, viņas atsaucās uz vārdiem bērnu labākās intereses. Bet kādas tās var būt bērnu labākās intereses, ja bērns saka tiešā tekstā savu vajadzību, ko viņš grib mājās pie tēta? Kas ir interese? Interese ir tā, kas mainās. Vajadzība nemainās. Tā varbūt pārkvalificējās gadu gaitā, kad bērns kļūst patstāvīgāks
un viņam nepieciešamība pēc tēta mammas atbalsta mainās, bet nemainās tā būtība. Tāpat saziņa, saskarsme, tā ir jāpastāv, tik cik bērns, tētis un mamma paši to vēlas. Tad jautājums, kāpēc vienam vecākam šajā gadījumā man atņem to, ko citam atļauj? Un no otras puses, piemēram, man ir māsas, 3 māsas, 1 brālis. Vienai no manām māsām atļauj satikties ar maniem bērniem, jo arī viņa dzīves gadu gaitā ir atļāvusies finansu jomā ar savu dzīves draugu mani apkrāpt. Viņai atļauj satikties ar maniem bērniem, viņas bērniem. Savukārt māsām, kuras arī nepiedalījās Covid afērā un nelietoja lupatu uz sejas un tā tālāk, viņām tiesa pat ir pieņēmusi liegumu tikties ar maniem bērniem, maniem radiniekiem. Tad sanāk tā, uz politiska pamata vieniem cilvēkiem atņem pamattiesības. Vai tad tā ir taisnīgi? Nu, es, diemžēl, jums atgādināšu, ka man nav pieejami visi tev minētie fakti, pēc kuriem tomēr konkrēti speciālisti ir pieņēmuši šos lēmumus. Es negribu nostāties vieno vai otru pusē, nezinot informāciju. Es saprotu, es dzirdu jūsu sāpu, un es arī saprotu, ka kāda ir tā situācija, saklausu, bet, es atļaušos šoreiz varbūt arī nekomentēt plašāk, piekrītu tam, vai es nepiekrītu, vai uzskatu to par taisnīgu. Jā, tas nav, diemžēl, manā kompetencē, nestrādā ne bāriņtiesā, ne arī ar tiem jautājumiem, kas to uzrauga, tāpēc, jā, man arī nav, es saprātu izmantot iespēju un neatbildēt. Es sadzirdēju, ka jūs izvēlaties neatbildēt, un taču tīri cilvēcīgi pajautāšu jums, vai tas, ja bērni, un man šajā gadījumā viņa tētim ir liekta saziņa saskarsme 5 gadu garumā, drīz sāksies 6. Vai tas ir cilvēcīgi, vai tad tā nav vardarbība, ir vai nav? Es jums neprasu nostāties ne manā, ne citā pusē, es jums stāstu reālu stāstu iz dzīves, kurš nav pārspīlēts. Un Dievs zina, ka es nemeloju. Jūs to nevarat pārbaudīt tādēļ, ka jums nav pieejami dokumenti. Taču es esmu par to runājis, jau, man liekas, 10 liecību šo gadu gaitā. Dažas arī vairākas no tām arī video versijā, bet ne par to stāst. Es vienkārši gribu pateikt jums to, ka cilvēkiem ir iespēja pārliecināties, vai es runāju patiesību, vai es meloju. Un tie, kas pārbauda cits pēc cita, atklāja to, ka es nemeloju. Tad kāpēc man cilvēkam, kas nemeloja, dara to un maniem bērniem, ko citi savukārt saka apmēram tā, uz viņiem tas neatiecas. Tas ir līdzīgi, kā jūs pasakat šo te šajā gadījumā citā kontekstā, ka jūs nekomentēsiet, jo tas neatiecās uz tiešo jūsu darba specifiku, un tomēr, ja jūs strādājat ar bērniem, kuri cietuši no vardarbības, tad kā tas attiecās uz maniem bērniem, kurš ar to strādās? Bāriņtiesas? Ko ta pateica Jūrmālas bāriņtiesa? Ka tas jau bija sen. Respektīvi, viņi nerisina šo lietu un pasaka, ka viņiem ir daudz bērnu, kur problēmas jārisina. Tad sanāk, ka nav neviena tā saucamā dienesta, ja vien šī ir valsts, kas reāli praktiski risinātu. Un es savukārt no savas puses runāju par to tiešu valodu, ka es meklēju šo risinājumu, jo tiesiskā ceļā, ja valsts būtu tiesiska, šis netiktu pieļauts, taču tas tika pieļauts. Politiskie pasūtījumi, viņi pastāv, tā ir Latvijas realitāte. Un vai politiskais pasūtījums, kas kaitē bērniem, šajā gadījumā arī man, vai tā ir vardarbība? Arī neatbildēsiet. Man ir ļoti grūti atbildēt uz šiem jautājumiem, jo Kāpēc ir grūti atbildēt? Jūs taču esat speciālisti. Es nemanipulēju ar jums, es gribu vienkārši saprast, kur ir tā grūtība atbildēt. Es dzirdu, ka jums šobrīd ir sakāpušas emocijas. Tiek runāts jau ir... Saprotiet, tā ir nolaupīta dzīve. Citiem cilvēkiem atļauj satikties, būt kopā, sarunāties. Es, piemēram, savu laiku, kad strādāju ar citām ģimenēm, ar bērniem, esmu bijis nometņu vadītājs, sporta treneris un tā tālāk, futbola sakarā, piemēram, gadiem. Un nav problēmas bijis, es esmu strādājis ar bērniem, un man pašam atņem manis paša bērns. Tad kas tas ir? Jā, jūs nevarat to komentēt, es saprotu, jūs nezināt lietas materiālus padziļināt. Bet kurš tad ir cilvēks, kurš kādreiz uzzinās visu patiesību? Tāda nav. Līdz ar to jautājums godīgi ir, vai saskaņā ar to informāciju, kas ir pieejama un ko ir iespējams katram uzdodot jautājumus uzzināt, ir saprotams vismaz tik tālu, ka nav pieļaujams pret cilvēku kaitnieciskas darbības. Piemēram, es ar jums sarunājos, es jūs nepazīstu, visticamākais dzīvē neesmu saticis un visticamākais arī neredzēšu. Bet ne par to runa. Jūs taču saprotiet, ka
Ja es ar jums šo stāstu un pateicu jums tiešā tekstā, ka man nav mērķis panākt, ka kāds nostājās manā vai citā pusē, bet es izgaismoju to, kas ir noticis, tad es ar to cenšos risināt problēmu, izstāstīt, lai tālāk sekotu arī darbības tajos virzienos, kuri tika pieminēti. Taču darbības nesako. Un savukārt, ja es daru, tad pasaka, ka es vajāju. Kādā veidā es vajāju? Es meklēju tikai savus bērnus šajā gadījumā. Jā, varbūt es jums ieteiktu saistībā, tā kā es dzirdu šo te, gan, kā jūs sakat, vēlmi satikt savus bērnus un ka meklēt palīdzību un saprast, kā labāk rīkoties. Tomēr pieļauju, ka jūs arī kontaktus sameklējat bērnu aizsardzības centra mājaslapā, tad tur arī ir iespēja pieteikties uz e-pakalpojumu, e-konsultācijas un tur ierakstīt šo te savu informāciju un no jums sazināsies attiecīgās jomas speciāls, vai tas būs par, pieņemsim, kādu no cilvēkiem, kas strādā ar bērniņtiesu jautājumiem, var varbūt plašāk kādu nozari, kuru man šobrīd nenāk prātā, un tad jums arī nāks konkrēti no institūcijas kāds palīgā, kurš te varēs labāk atbildēt uz šiem jautājumiem un arī meklēt labāk risinājumu situācijai. Kitija Kere, bērnu tiesību aizsardzības vecākā speciālists, pareizi atceros arī jūsu amatu, jūsu darba vietā, pareizi? Jā. Redziet, problēma ir tā, ka es šos soļus jau esmu izmēģinājis, turklāt vairāk kārt, un nestrādā šī sistēma. Tad pie kā meklēt taisnību? To es varbūt tā nemācēšu atbildēt, bet es redzu, kur bērnu aizsardzības centrā, tur, kur ir pakalpojumi, meklēt pakalpojumu. Es pirms jums zvanīju viņiem. Es zvanīju Sindijam Loginam, kurš man solīja zvanīt un atzvanīt kopš 22. gada, 2022. ja nemaldos, vai 23. un tā arī nav atzvanījis. Tagad situācija atkārtojas. Viņam zvanīju atkārtoti, viņš klausulīti necēla, pateica man kolēģi, ka esot aizņemts, solīja, ka atzvanīs. Protams, es gaidu. Un tālāk, ja pieredze atkārtojas, kur meklēt palīdzību, jo jūsu organizācija pieminētā, diemžēl savu darbiņu Sindija Logina kontekstā neveica. Es gribu minēt, ka mums šobrīd ir tiešām ļoti augsta noslodze. Tiešām, un tāpēc viņa vēl kāds 5 gadu garumā, jūsuprāt? Jo tas attiecās uz tieslietu problemātiku valstī, tā saucamajā kopumā. Gribu teikt, ka jā, jo gadījumi ir daudz, viņi ir komplicēti, ir jāveic plaša saziņa, jā, diemžēl, situācijas arī pieņemšo 5 gadu garumā nav uzlabojusies. Līdz ar to, ja nav uzreiz atbilde, tas nav jāņem personīgi, jāicina, tad vēlreiz sazināties. Kā var nebūt personīgi, ja bērniem liec pat saziņu un saskarsmi, vai tas nav ļoti personīgi? Redziet, es jums varu vēlreiz aicināt, varbūt tad arī uzrakstīt, kur ir bērnu aizsardzības centrā, tur ir šis te pakalpojumi, meklēt pakalpojumu, un tad var pieteikt, kādā veidā viņa vēlaties saņemt klātienu vai e-pakalpojumus. Un tad arī ir iespēja uzrakstīt visas sev vajadzīgās šīs te lietas, un tad arī šī te saziņa notiks. Protams, es nemāku atbildēt, kādēļ kolēģiem varbūt nav sanācis atzvanīt vai citādāk. Es zinu, ka mums ir, diemžēl, augsta noslodze ar gadījumiem un lietām, bet tas nenozīmē to, ka nav gatavība palīdzēt, ja nāk ar nākamajiem šiem te jautājumiem. Tas ir īsai tā cilvēcīgi. Jā, paldies par jūsu šo domu komentāru. Bet es varu pateikt arī no savas pieredzes, es viņu nevispārinu, taču kāda viņi ir, tāda viņi ir, ka es esmu, kā jau arī pieminēju, rakstījis, zvanījis daudzkārt, un tie nav 2, 3 vai 4 notikumi šo gadu laikā, tie ir, es domāju, ka pat pāri 100. Jā, es esmu regulāri zvanījis, nosacīt regulāri, citreiz biežāk, citreiz mazākā, kurā mēnesī, un es esmu secinājis to, kas attiecās uz rakstīšanu, kad es vēršos ar dokumentu iesniedzot caur e-parakstu. Tad ir visai tāda liekulīga attieksme, proti seko atrakstīšanās. Kad man vēl nebija e-paraksts, tad man pateica, ka viņi nevar atbildēt, jo man nav e-paraksts. Un kad es ieguvu e-parakstu, es no savas puses uzrakstu,
un viņi atmet dokumentu atpakaļ. Tad kā tad to saukt? Tātad nav šīs sadarbības. Nu jā, jūs to nevarat atbildēt, tas ir skaidrs. To darīja citi, bet viņu ir daudz. Un starp citu pateikšu vēl vienu piemēru par tā saucamo Latvijas tiesiskumu. Man konkrētie cilvēki vēl tad, kad bija tiesvedība pret mani aizsākusies, tad vēl es nezināju, kas patiesībā notiek, atklāja, ka mani bērni netiks. Tad jautājums, ja Latvija ir tiesiska valsts, tad kā kāda cilvēku grupa var pateikt šādus vārdus? Tad kas tas ir, ja vēl nav nekādi tiesas nolēmumi, kur nu vēl spriedums, un ja pasaka šādās kategorijās iesaistītie lietā pret mani? Tātad vai tad tas nav pasūtījums, vai tā nav vēl viena norādes to, ka Latvijā šī ir problēma, proti ar safabricētām lietām? Jā, es dzirdēju, ka jūs teicāt, jūs šo nevarat komentēt, un arī visticamākais tas apgrūtinātu jūsu darba iespējas, ja jūs šo komentētu, tāpēc es arī jūs nemudinu to darīt. Vienkārši pastāstu jums šo reālo sāpi, un tā nav tikai sāpi, tie ir sagrauti cilvēku likteņi, un to dara tā saucamā Latvijas valsts, un tur piedalās konkrēti vārdu uzvārdu, kuru ir daudz. Tā ir tā problēma. Labi, es nekavēšu jūs vairāk, es jums pastāstīju arī savu stāstu, bet es to pieminēju vairāk arī tajā kontekstā, kā šie te LGBT spēki lien bērnu dzīvē. Es, piemēram, saviem bērniem neļauju viņiem līst manu bērnu dzīvē, kur viņi jaucās pa vidu, deva maniem bērniem, piemēram, planšeti, tur, kur es teicu kā tēvs, ka es un māte noteiksim to, vai bērnam būs mazā vecumā, kad ir 2-3 gadiņi spēlēties ar viedierīcēm vai nē. Bet kāda LGBT cilvēks, kur strādā Jūrmalas tiesā, Ilze Ruģele, atļāvās dot un postīt ģimeni. Tas ir tikai vēl viens piemērs, ja, bet es ar to gribu pateikt šo, ko jau ievadā pieminēju, ka viņi sākumā nāk ar ideoloģiju un tad jaucās ģimenēs. Pašiem savas ģimenes nav un posta citu ģimenes. Un es nevispārinu šo, tā ir mana pieredze. Citiem varbūt ir savādāk, bet tā notiek. Un neviens šo reāli nerisina. Un tā tas paliek ilgstoši. Kā lai saka, ir daudz ikdienā lietu, ko risināt lēnām soļiem uz priekšu, gan jau situāciju uzlabosies, ja tāds tev vispārīgs teikums, bet gan jau. Nav īsti tas, ko es šobrīd labāk var pateikt. Neuzķeros jau sen, ja, bet es paldies par jūsu labo domu, cik es saprotu arī labo gribu, bet reālā dzīvē tas strādā savādāk, ja, ka atverot acis iepratī realitātei, mēs redzam, ir konkrēti notikumi, konkrēti iesaistītie cilvēki, un katrs izdara savas izvēles. Un šajā gadījumā tās izvēles ir tādas, kas ir nodarījušas pārestību, proti vardarbību maniem bērniem. Bet vardarbībā apsūdzēts esmu es. Lai gan bērni saka pretējo, proti viņi saka, ka viņiem ir darīts pāri, un arī bērni paši teica, ka man uzbruka konkrētās situācijās pat fiziski. Bet sagriezts ir kājām gaisā, un to dara Latvijas valsts. Sanāk tā, ja es meklēju bērnus un aizstāvos, taisnīgi aizstāvos, un es ar to neuzbruku citiem cilvēkiem, vienkārši paužu savu domu, kā jau es minēju šo atslēgu vārdu, to pasludina par vajāšanu. Tad kā vēl cilvēks var meklēt savus bērnus, ja pat par to, ka cilvēks mēģina sazināties ar saviem bērniem vai atrast iespēju parunāties vai pat pabūt kopā, sauc par vajāšanu? Tad jau tikpat labi to var attiecināt uz jebkuru tēti un māmu, kas meklē savus bērnus. Kāpēc to attiecina uz mani? Jo es zinu, to nevarat atbildēt, saprotu, bet tā tas ir noticis, un tas ir tas beztiesiskums, kas valda šeit. Un tās nav tikai manas emocijas, es to esmu pragmatiski izvērtējis krustām šķērsām. Tas, ka es paužu to emocionāli, jā, tāpēc, ka es esmu dzīves cilvēks. Dzīve cilvēki tā arī rēģē, bet kā lai šo risina? Ar rakstīšanu vai ar teicieniem viss būs labi vai gan jau atrisināsies, tas neiet uz priekšu. Tāpēc es ik pa laikam arī šādiem cilvēkiem kā jums. Es saprotu. Tādēļ es varbūt aicinu, es varu arī saprast, ka varbūt nogurums rakstīt, zvanīt. Šis nav par nogurumu, šis ir par stāsts par grābekļiem. Kāpēc kāpt vēlreiz uz to pašu grābekli, kur reāli no otras puses par tevi ņirgājās, ja? Es nekāpšu uz tā grābekļa. Es esmu pietiekoši daudz kāpis uz darbībām, tēlēni sakot, kuras veicu un tā kā pret sienu, tautas valodā runājot. Tad kāpēc, lai to darītu vēlreiz? Kāpēc, lai zvejotu zivis akā? Jā. Es gribu, lai tiesiski taisnīgi, es gribu, lai cilvēkiem ir vienādā apmērā tiesības uz savu dzīvi un ģimeni. Taču tā kā tas ir atņemts man un maniem bērniem,
tad kā lai dzīvo tālāk? Vēl jau vairāk zinot arī to apstākļu kopumu, ka tas, ka vecāki var dzīvot kopā ar ko grib, tās ir katra paša tēta, mammas izvēles, ar ko viņi kopā dzīvo. Bet liekt, laupīt, saziņu, saskarsni ar bērniem, kaitēt bērnu attiecībām, šajā gadījumā ar mani, to neviens nedrīkstēja darīt, taču viņi to paveica, lai gan viņu pašu dokumentos, bērnu tiesības aizsardzības likumos un visādās konvencijās, kas tik mums nav. Tur taču ir skaidri pateikts, ka neviens nedrīkst postīt, kaitēt bērnu attiecībām. Kad es šo apstākļu kopumu pieminu, tai pašai Jūrmalas Bāriņu tiesai vai Tieslietu ministrijai vai citiem dienestiem, viņi plāta rokas vai izliekas neredzām. Tad beigās mēs nonākam tajā realitātē, kā tajā stāstā par kailo karali. Vai tad tāda ir tā mūsu valsts? Izlikšanās speciālistu valsts. Es to neatiecinu uz jums, jūs pati zināt, ko jūs esat darījis un ko nē. Bet pa lielam tāda ir mana pieredze. Un tas ir skumji. Labi, lieku malā arī šīs paceltās domas. Puzlītes pašas saliksies, jautājums uzdodot un patiesība nāk gaismā. Paldies jums par sarunu. Jā, visu labu. Visu labu.